Darbinieka iesniegumu izveide un iesniegšana lietojumprogrammā Darbinieka iesniegumi un personas lieta. Darbinieks autorizējas Visvaris vidē ar savu lietotāju vārdu un paroli, kuru personāla speciālistam iespējams izveidot no lietojumprogrammas kadri. Flīze darbinieku iesniegumi un personas lieta darbiniekam pieejama bez speciāli piešķirtām tiesībām. Jauna iesnieguma izveide tiek uzsākta ar pogu jauns iesniegums. Sarakstā pirms tam redzami jau iepriekš izveidotie iesniegumi un to statusi melnraksts, saskaņošanā un apstiprināts. Izvēlas jaunu iesnieguma veidu. Tiks demonstrēta iesnieguma par atvaļinājumu vai citu prombūtni izveide. Aizpilda atvaļinājuma datums no, kas ir diena, no kuras tiks piešķirts atvaļinājums. Datums līdz ir iegūstams 3 veidos. To aizpildot, izvēloties visas pieejamās atvaļinājuma dienas. Tādā gadījumā datums līdz tiks aprēķināts automātiski vai izvēloties atvaļinājumu dienu skaitu. Datums līdz tiks aizpildīts automātiski. Pirms datumu izvēles ieteicams pārbaudīt pieejamo neizmantoto atvaļinājumu dienu skaitu. Darbiniekam pieejami tādi paši dati, kā personāla speciālistam, kad tas aprēķina pieejamo atvaļinājumu dienu skaitu. Tai skaitā neizmantotā uzkrātā atvaļinājuma dienu skaits un periods. Visos gadījumos no izmantotajām kalendārajām dienām tiek atskaitīta valsts svētku diena. Izvēloties konkrēto kalendāro dienu skaitu vai visas pieejamās uzkrātās atvaļinājuma dienas, atvaļinājuma beigu datumā tiek iekļauts atvaļinājuma pagarinājums par tajā iekļauto svētku dienu. Pēc datumu aizpildīšanas jāspiež poga pievienot. Izveidojas pieprasītā atvaļinājuma rinda iesnieguma izveidei. Pievienoto rindu pēc nepieciešamības var arī dzēst ar atbilstošo dzēšanas ikonu. Ja darbinieks vēlas izmantot secīgi papildu atvaļinājumu pēc ikgadējā atvaļinājumu, to iesniedz vienā iesniegumā, izveidojot atvaļinājumu grupu, ko ērti apstrādāt gan personāla speciālistam, gan algu grāmatvedim. Darbinieks atzīmē izmaksāt atvaļinājumu pabalstu 1 reizi atvaļinājuma periodā. Ja atvaļinājuma pabalsts jau periodā 1 reizi piešķirts, lietojumprogramma, izveidojot iesniegumu, par to ziņos, un ar šo pazīmi 2 reizi periodā atvaļinājumu iesniegumu iesniegt neļaus. Līdzīgi aizpilda citu prombūtni, kura nav atvaļinājums. Ja nepieciešams, piemēram, apmaksātu prombūtni sakarā ar asins nodošanu ārstniecības iestādē. Papildu atvaļinājumu no citu prombūtņu sadaļas izvēlas tikai, ja tāds pienākas, bet netiek aprēķināts automātiski
no lietojuma programmas kadri, iestādes un vispārīgiem iestatījumiem. Ierakstam var pievienot pamatojumu, piemēram, izziņu no valsts asins donoru centra pie apmaksātas prombūtnes par asiņu nodošanu ārstniecības iestādē. Prombūtnes dienām norāda aizvietotāju, ņemot vērā aizvietotāja aktuālo amatu. Aizvietotāji izvēlas no saraksta, meklēšanas laukā, ievadot aizvietotāju uzvārdu vai tā daļu. Poga pievienot. Ja aizvietotājs strādā citā pašvaldības iestādē, tad tā meklēšana notiek, atzīmējot meklēt pašvaldības ietvaros. Ja visā prombūtnes periodā ir viens aizvietotājs, aizvietošanas datumus var nenorādīt. Tādā gadījumā datumi tiek atzīmēti uz visu prombūtnes periodu. Var pievienot vairākus aizvietotājus, norādot konkrētos aizvietošanas datumus. Darbinieks norāda atvaļinājuma izmaksas brīdi, pirms atvaļinājuma vai nākamajā darba samaksas izmaksas brīdī, kas ir darba algas izmaksa par tekošo mēnesi. Sagatavoto iesniegumu saglabā. Pēc saglabāšanas iesniegumam sarakstā status melnraksts. Saglabāto iesniegumu var iesniegt nekavējoties vai rediģēt un iesniegt vēlāk. Poga sagatavot iesniegumu. Iesniedzot iesniegumu, izvēlas iesnieguma plūsmu. Pie plūsmas izvēles redzami plūsmas dalībnieki. Iestāžu vadītājiem būtu nepieciešama plūsma, kur parakstītājs atšķiras no darbinieku plūsmas parakstītāja. Pēc plūsmas izvēles tiek atvērta sagatavotā iesnieguma datnes priekšapskate, iesnieguma datums un reģistrācijas numurs. Iesniegumam tiek pievienots pēc tā apstiprināšanas dokumentu vadības sistēmā Lietvaris. Iesniegums tiek iesniegts ar pogu iesniegt. Iesniegtajam iesniegumam sarakstā status saskaņošanā. Līdzīgi iesniedz cita veida darbinieku iesniegums, izvēloties atbilstošo aktīvo iesniegumu veidus no pieejamā saraksta. Iesniegums par atvaļinājumu, par aizvietotāja noteikšanu, darba nespējas gadījumā un papildus atlīdzību izveido neapstiprinātu ierakstu lietojuma programmā kadri
un vienlaicīgi tiek padots uz dokumentu vadības sistēmu lietvaris apstiprināšanai. Izpildēji uz lietojumu programmu algas ieraksts tiek padots tikai, ja iesniegums ir apstiprināts dokumentu vadības sistēmā. Cita veida iesniegumi tiek padoti uz dokumentu vadības sistēmu lietvaris apstiprināšanai un izpildēji. Ierakstus lietojuma programmā kadri tie neveido. Tālāk iesniegums tiek parakstīts vai noraidīts dokumentu vadības sistēmā lietvaris. Komentārs pie parakstītā vai noraidītā iesnieguma redzams arī iesniegumu sarakstā. Parakstītam iesniegumam sarakstā status ir apstiprināts. Ja viena veida iesniegums vēl ir statusā saskaņošanā, nevar izveidot šāda pat veida jaunu iesniegumu, kamēr iepriekšējais nav apstiprināts vai dzēsts. Iesniegumam sarakstā no attiecīgās ikonas ir redzams saskaņošanas status, kurš, kad iesniegumu saskaņojis un parakstījis, kā arī redzams parakstīšanas vai noraidīšanas brīdī dokumentu vadības sistēmā lietvaris pievienotais komentārs. Iesniegumam var atvērt iesnieguma datni un iesniegumam pievienotos pielikumus, nospiežot uz attiecīgās ikonas.